Tā, kas ir tuts lietas, varbūt kāds nezina, kas ir tuts lietas, varbūt otru. Visi zina, šis bija liekas. Bet, nu jā, mēs vienkārši esam izauguši ļoti tādā plašumā un lielumā, un mēs neesam tikai tuts lietas, mēs esam Ausma, kas ražo ļoti daudz dažādu saturu bērniem, pārsvarā televīzijām, un ko mēs ļoti daudz darām, mēs arī ļoti daudz rakstam projektus, un tas ir viens no mūsu kaut kādiem tādiem mūsu tādiem azartiskiem mērķiem, ka mēs piedalāmies visādos projektu konkursos, un arī tuts lietas aplikācija kļuva iespējama tāpēc, ka mēs piedalījāmies CFLA projektu konkursā, kas ir digitalizācija mēdīju uzņēmumiem. Un sākumā šis konkurss bija neveiksmīgs, bija tā, ka to dabūja visu naudu, kas dabūja toreiz Helio Mēdija, kas bija īstenībā valsts uzņēmums, viņš nedrīkstēja mums piedalīties, un beigās izrādījās tā, ka visi, kas bija piedalījušies šajā konkursā, viņiem izdalīja šos finanšu līdzekļus un teica, jums gada laikā jāuztaisa digitāls risinājums jūsu mēdīju uzņēmumam. Un paldies Cube, kur bija tik traki un teica, ok, mēs varam jums palīdzēt gada laikā, uztaisīsim jums aplikāciju. Un tā mūsu doma par aplikāciju bija, ka mums ir ļoti, ļoti daudz saturs, un mēs gribējām, lai bērni, kas ir, nezinu, kas varbūt nemāk lasīt, nemāk rakstīt, ka viņiem ir sava aplikācija, kurā viņi var mācīties lasīt un rakstīt, ka viņi varētu skatīties mūsu veidoto saturu, arī saturu, kas varbūt nav pat ar internetu pieslēgumu, bet offline, ka viņi varētu lietot šo saturu, kas ļoti bieži arī mums kā Ausmai bija daudz vecāku prasību. Mēs lidosim lidmašīnu, mēs gribētu, ar Baltikas, toreiz nebija savu Starlink palaidis, viņi teica, mēs gribētu, kad bērns varētu lietot tuts lietas saturu offline. Un tad, domājot par šo aplikāciju, mēs likām visas savas idejas kopā, ko tad mēs varētu tajā aplikācijā, kā Latvijas saka, sapičkāt iekšā no tā, kas mums ir. Un man liekas, mums diezgan forši iet uz priekšu, bet varbūt viņš apakaļ vienu linku. Jā, mēs negribam, varbūt, ka tā aplikācija konkurē ar mūsu YouTube vai ar koncertu apmeklētājiem, bet katrā gadījumā tas ir tāds rīks, kas īstenībā popularizē varbūt arī to pašu zīmolu, vienkārši citā veidā, un man likās, ka arī tas mūsu mērķis bija, ka mēs gribam radīt kaut ko ļoti foršu, latviešu valodā, ļoti, ļoti mūsdienīgu, modernu, ka mēs varam konkurēt arī ar aplikācijām, kas ir pasaulē, un ļoti forši, ka bija šāds finansējums pieejams, un ka mēs varam varbūt realizēt kaut kādas tādas pilnīgi jaunas, netipiskas mērķus, bet viens no mīnusiem, varbūt, ko es varu uzreiz pateikt tiem, kas izsludināja šo konkursu CFLA, ka viņi viens no konkursu nolikuma punktiem bija, ka aplikācijai obligāti jābūt tikai latviešu valodā, un kas mums likās tik jocīgi, ka mēs esam eksportējuši uzņēmumus, un mēs ļoti veiksmīgi darbojamies arī Igaunijā, un tagad arī Lietuvā, un Portugālē un Zviedrijā, un mēs labprāt to aplikāciju būtu veidojuši vairākās valodās, bet viņi paši uzliek šķēršļus un saka, nē, jūs varat tikai latviski, kas man liekas dažreiz arī, jocīgi. Bet, labi, mēs latviski, viss kārtībā, ejam tālāk. Nu jā, šobrīd latviski, bet mēs jau, protams, domājam arī par nākotni, vai ne? Kāpēc vajadzīga lietotne? Es varbūt, nezinu, sākšu ar to, ka apdrošināšana, tur mēs jūtamies labi, lojalitātes programmas, tur mēs jūtamies droši, pašapkalpošanās risinājumu, to mēs darām gaļiem, bet uztaisīt mobilo aplikāciju bērniem, tas jau ir tāds labs izaicinājums, jo mēs nezinām patērētāji to, vai ne, kā viņš tieši lieto, un mēs mācamies, un tas ir vispār arī interesanti, ka mēs sākām vispār aplikācijas taisīt pirms 20 gadiem, 18 gadiem, vēl pirms iPhone un pirms Android, un pats pirmais mūsu projekts bija spēle Zelta zivtiņai. Kā visi ir paplaši. Un Apples ir noslēdzies, un tagad 20 gadus vēlāk mēs esam jau citā līmenī, un tas lietas, tie izaicinājumi ir, protams, zinām, un mēs konkurējam par uzmanību. Kuram ir mazi bērni, vai tagad vai ir bijuši mājās? Jā, man arī ir bērni, manēji ir jau pagušies, bet kā es gribētu, lai viņi spēlējās tāpat kā es ar kucīšiem un grāmatām un tā tālāk. Tas telefons, protams, ir realitāte. Un mūsu kā vecāku uzdevums ir rūpēties, lai tas būtu normēti un tā kā jēgpilni. Un tas ir būtībā tas, ko mēs arī cenšamies ar tutas lietām
lietām izdarīt, lai tie mazie āboli no ābeles viņi tālu nekrīt, bet lai viņiem būtu droša vide, kur tu, teikšu, kā ir nesaskaries ar visu to šļūru, kas tur notiek. Jā, es šodien par AI mēs jau esam runājuši daudz pirmajā daļā, gaitiņos gan jau, ka runāsim vēl, es jums šodien varbūt nestāstīšu visu par tādām tehnoloģijām un ko mēs lietojam un kaut kādiem atjautīgiem infrastruktūras risinājumiem, lai piemēram, straumēšanas izmaksas turētu zemā līmenī. Es vairāk jums pastāstīšu tieši par pašu mobilo aplikāciju. Šis būs mans mēģinājums jums pārdot aplikāciju. Ja jums ir maza bērnu aplikācija, gan būs bez maksas. Jā, varbūt jūs esat ieinteresēs un jūs pieteiksieties izmēģināt aplikāciju, jo mēs gribam mācīties no bērniem, kā viņi lieto. Kas ir tutas lietas? Tas ir tāds loģisks stāsts tam, kas ir tutas lietas dzīvajā pasaulē. Tā ir tāda tā kā maza digitāla pasaulīte ar tutas lietu varoņiem, lapsiņu, āpsīti, robotiņu, kur visur pavada arī bērniem jau labi zināmā un mīļā tutas balss. Un tā lielos vilcienos aplikāciju varētu sadalīt 3 blokos. Mums ir video straumēšana, kas ir tutas lieta vispār pats pamats un sākums. Mums ir mūzikas straumēšana, kur arī diezgan daudz darbiņu izdarīts. Un tad ir mums šīs te attīstošās spēles. Un, protams, domājot par šo te auditoriju, par mazo aplikācijas lietotāju, ir ļoti jālauž šie te savi paradumi, kā mēs izstrādājam dizainu. Mēs cenšamies vienmēr atcerēties, ka mazais vēl neprot lasīt. Visam ir jābūt vienkāršam, maksimāli bez teksta, ar tādu lielu arī audio klātbūtni. Un vienlaiks mums ir jādomā ne tikai par tiem mazajiem, bet arī par tiem lielajiem. Piemēram, kā foršā veidā normēt to pašu arī tutas aplikācijas lietošanu. Kur vecākiem, piemēram, ir timer funkcija, ir kaut kādas bonusiņu sistēmas paredzētas un tā. Un tad, ejot konkrētāk, jā, viena centrāla lieta mobilajā aplikācijā būs video straumēšana. Tur būs, starp citu, ne tikai tutas lietas, Ausmai ir arī citi raidījumi ar bērnu saturu, tātad tutas lietas, īkšķis, ukulele. Un, jā, mēs šeit nodrošinām vienkārši šo te straumēšanas funkciju. Mēs domājam arī par šiem te offline gadījumiem, kad ģimene dodas pārbraucienā, piemēram, ar lidmašīnu vai garākā ārvalstu braucienā, lai tev nav jātērē trafiks. Šī te pieredze ir personalizēta, tu vari saglabāt savas mīļākās epizodes. Mēs visi zinām, ka bērniem ir parasti nevis viņi skatās vienkārši visu, bet ir kaut kādas dažas tās mīļās, pie kurām viņi atgriežas. Un tas ir bez reklāmām, tas ir bez iespējas aizmaldīties uz kaut kādu jocīgu saturu. Tā ir tāda ļoti kontrolēta vide. Mūsu nākošais tāds segments ir mūzikas straumēšana. Iespējams, jūs nezinājāt, bet tu te ir regulāri koncerti. Man ir 6, 7 albumi, noteikti būs vēl. Zelta mikrofona 2 arī. Jā, zelta mikrofona 2, jā. Es agrāk spēlēju grupā, mans basģitārists spēlēja tutas grupā. Bet papildus šim te vienkārši saturam mēs arī atkal, protams, domājam, kā šo te iesaisti veicināt. Un tas, par ko mēs aizdomājāmies, ka tas varētu būt arī tutas radio. Tātad ejot tā kā radio DJ lomā un starp dziesmiņām tuta uzrunā bērnus, piemēram, vakarcēlienā. Tas ir tā kā mudinājums, varbūt jau domāt par to gulētiešanu. Varbūt tai tutai bērnu klausa vairāk nekā vecākiem. Tas ir tas gambles. Tas varbūt arī sezonāli, piemēram, Ziemassvētku laikā, kad tu jau runā par kaut kādām svētku paražām un tādām lietām. Tā kā mums būs tutas radio. Un tad šis trešais bloks ir spēles. Mēs kopumā šobrīd pirmajā cēlienā plānojam 9 spēles.
Viņas ir no tādām ļoti vienkāršām līdz arī tādām sarežģītākām, bet būtībā viss šis spēles viens motīvs, ka spēlē ir jābūt tikai rotaļīgai, izglītojošai, tādai tā kā laika aizpildīšanai, bet arī izglītojošai un attīstošai. Un mēs esam paņēmuši dažādas iepaņas un prasmes, ar kurām strādāt. Piemēram, šī te vingriņa atmiņu. Gan jau, ka redzēts līdzīgas spēles, tāda klasiska spēle, bet tas, par ko mēs šeit domājam, vai tas pakāpeniski bērnam, piemēram, tas viss sāks ar tādu ļoti vienkāršu spēlīt, kur viņš var viegli izpildīt un veidojas šis lepnums, ka es varu izpildīt, bet tas pakāpeniski kļūst arvien sarežģītāk un sarežģītāk. Un, būtībā tādā bērnam varbūt pat nepanāmā tā kā līmenī trenē šo te vizuālo atmiņu. Trenē prātu. Šeit mūsu spēles uzdevums ir nogādāt vilcienu līdz stacijai, būvējot sliežu ceļu. Un šeit arī mēs sākam no tādām vienkāršākām stadijām, kur bērnam jau būtībā ir ļoti pašsaprotam, kas ir jāizdara un pakāpeniski sarežģījumi ar vienu šo te pieredzi, lai bērns tiešām darbinātu prātu, pamanītu likumsakarības un tad gala beigās nonāk līdz galamērķim. Lasi un raksti. Mūsu auditorija pamatā ir 3 līdz 6, 7 gadus veci bērni, vai ne? Bērni, kā mācās rakstīt un lasīt. Mums arī bija ļoti svarīgi, kad ir tieši tas lasīšanas, rakstīšanas spēles. Man liekas, tas arī tādu jēgu varbūt piedod visai aplikācijai, ka tas tiešām ir tāds jēgpilns process, ka viņš var mācīties gan burtus, gan arī lasīt, gan rakstīt. Jā, tas ir viena spēle, kas tieši šo te lasīt, iepazīstina ar burtiem un rāda šo te rakstīšanas lietiņu, kā viņu attīstīt. Ir cita nākamā spēle, kas ir jau tāda varbūt rotaļīga spēle ar zilbēm, kur mēs cenšamies tā kā nevis, bērnu uzdevums faktiski ir atrast pareizu loģisku vārdu, bet tur var veidoties arī tādi ļoti jocīgi salikumi, smieklīgi. Un, mēs būtībā rosinām bērnu eksperimentēt un iepazīties ar to, kā veidojas valoda. Un bērniem, kas jau varbūt jau burto un jau tikuši tālāk uz priekšu savā lasīt prasmē, mums ir arī spēle, kur no burtiem tev ir jāsaliek attēlā redzamais vārds. Un arī šeit mēs, līdzīgi kā citās spēlēs, sākam ar to, ka ir tādi ļoti vienkārši vārdi un pakāpeniski viņi kļūst arvien sarežģītāk, un mums šeit ir kaut kādi 300 vai 500 vārdi šobrīd pirmajā kārtā apskatīti. Mūzicēšana, šitā ir interesanta spēle. Man šķiet, ka šis ir favorīts, vismaz manā ģimenē. Mēs būtībā ļaujam bērnam vienkārši eksperimentēt ar skaņu, bet vienlaikus tas ir tā kā meklēt skaņā kopsakarības, kuri instrumenti, ar kuriem skan kopā labi, kā veidojas ritms. Mums ir vairāk žanri. Šis ir tāds varbūt popmūzikas žanris, bet mums ir tāda nopietna orķestra mūzika, mums ir disko mūzika, mums ir džets. Un tad bērns, piemēram, var pārslēgties no šīs popmūzikas. Kā tas skanētu, ja tas būtu orķestrs, piemēram? Skaņa, efekti un tā. Es došos spriedzi. Rēķināšana, protams, arī ir pamatprasme. Šeit tādā varbūt klasiskā veidā saskaitam ābolīšanu, bumbierīšanu un burkāniņas, bet jā, dažādos veidos mēs liekam bērnam gan atpazīt skaitļus, gan arī veikt vienkārši saskaitīšanas un atņemšanas darbības. Un būtībā trenējot rēķināšanas prasmi. Gatavošanas spēle, šeit ir tāds miks starp ikdienas prasmēm, ja? Un vienkārši tādu eksperimentu. Būtībā mēs dodam vairākas receptes, nezinu, kā uzcept pankūkus, kā uzcept kartupeļus, uztaisīt zupiņu vai makaronus ar sieru. Bet ko mēs paralēli darām? Mēs bērnam paralēli mācām vispār gan par šīm receptēm, gan arī to, kādi produkti, piemēram, sāļais ar saldo varbūt nevajadzētu kombinēt, kāda ir dažādi pagatavošanas veidi.
Un tā bērns faktiski caur tādu rotaļu var jau kaut kādas arī tādas saimnieciskās prasmes iegūt. Un beigās labs ēd, un labs ēd vai nu riebjās vai garšo. Jā, vai neēd pēc tam. Jā, kaut kā tā. Un mums ir vēl pāris spēles. Es nestāstīšu visas spēles, lai kaut kas paliek arī vai ne tiem Jāņiem, par kuru Madara runāja. Būtībā šobrīd aplikācija nav publiska, un mēs plānojam iet gaisā ap Jāņiem vai bišķiņ vēlāk. Bet es vēlos uzsvērt to, ka mēs ļoti gribam mācīties. Mēs šobrīd testējam uz tiem bērniem, kas ir mūsu tādā tuvākā lokā pieejami, bet mēs esam ļoti atvērti ar šo te dalīties. Tā kā, ja tev, ģimenē vai draugiem, kaimiņiem vienalga, kaut kur ir kāds mazais, kam šis varētu būt interesanti, caur QR kodu ir iespējams pieteikties, kļūt par testētāju. Ko tas nozīmē? Mēs e-pastā aizsūtīsim vienkārši plašāku informāciju, bet jūs saņemsiet šo te ekskluzīvo iespēju beta aplikācijai, un mēs ļoti ceram, ka jums pirmkārt jau patiks, un otrkārt, ka jūs arī atradīsiet kaut kādas lietas, ko uzlabot, jo mēs gribam dalīties nevis vienkārši dalīšanās pēc, bet lai iegūtu reālu atgriezisko saiti. Tā. Kādi jautājumi? Jā, tad jautājums par to, kā mēs nonācām līdz saturam. Būtībā mēs sākām ar to, ka mums ir konsultanti arī pedagogi. Tas viss nav tāda vienkārši radošajā aģentūrā, kabinetā darbs. Mēs būtībā nodefinējām, kas ir tās prasmes, kuras mēs gribētu attīstīt. Un attiecīgi daļa no satura ir veidojies tiešām reālos arī pedagoģiskos materiālos. Piemēram, šis te rēķināšanas vai rakstības lietas. Daļa ideja ir veidojušās no tā, ko mēs esam vienkārši pētot arī nozarē. Globālais tirgus ir patiesībā labs paraugs, kur ir bijuši veiksmes stāsti, kurus mēs varētu atkārtot Latvijas. Daļa arī vienkārši ceram, ka ir kāda ideja, kas mūsu pašu ideja, kas nostrādās un patiks. Man liekas, par to lasīšanu un rakstīšanu bija tā, ka tas bija tāds ar mūsu mērķis, kad arī, man liekas, projektā jau mēs ierakstījām, ka ļoti svarīgi to lasīt prasmi, rakstīt prasmi, veicināt bērniem. Un īstenībā, ja mēs skatāmies latviešu valodā, nav tādas foršas programmas, kur mācīties rakstīt un lasīt. Tad kā ļoti tādi varbūt lēti un primitīvi risinājumi, kas mums pašiem kā vecākiem, arī kā Ausmai mums likās, ka mēs varam iet kaut kur foršākā teritorijā un labāk izdarīt nekā līdz šim tas bija pieejams. Man liekas, tas bija viens arī tāda ambīcija bišķi. Jā, un tas arī tiešām jāsver, ka tas process ir tāds, ka mēs uztaisam un tad patestējam uz bērniem un skatāmies, kas strādā un ko vajag uzlabot. Tā kā tur tiešām arī mēs paši mācāmies daudz.